Olā, bērni, visi manējie. Kādam tas sauc smieklis, bet man gan ne. Es tikai tēloju. Labi, par lietu. Par mūsu brāļiem un draugiem tuvākajiem. Tas ir suņiem un kaķiem. Ar viņiem nav jārunā. Viņi saprot visas valodas. Nebaidieties suni vai kaķu izvest ārā. Kaut vai es škvarņika. Tas ir visprecīzākais vārds. Jo tā viņi audzina savus bērnus. Noliek pie vietas. Mācieties no viņiem. Bet neesiet viņu vergi. Viņi jums kalpo, nevis jūs viņiem. Ja noteikti kāds grib īsu ievadu, kā tad viņus pareizi audzināt. Kā jau zinām, kaķīši ļoti ātri atrod kastīt no sākuma zemāku, ja ir mazi kaķēni. Lai viņi var pārāpties vieglāk. Zinātājs jau zina, bet, es seku tiem, kam nav aizgājušas smadzenes līdz tam. Sunim nevajag labu vietu. Sunim vajag mīļu vietu. No sirds. Iekārtota vieta. Viņam derēs jūs vecās drēbes vai lupatiņas. Maniem suņiem ir labākās lietas, humpalās pirts, paklājiņas, sedziņas, viss kaut kas. Tad vecais paklājs. Tagad ir, starp citu, vecais paklājs. Es vecai kucai, tigrei paklāju veco aizkaru. Vēl virsū, lai viņai mīkstāk būtu. Jauniem varbūt nevajag, bet vecajiem vajag. Viņi arī dzīvos mūžīgi. Es viņai palīdzēšu. Rūpēties arī par saviem suņiem. Nedodiet tik daudz ēst. Viņi nav jāltena. Viņiem jāizkalpojās, lai saņemtu ēdienu. Faktiski viņiem jāklausa komandas. Ne jau skaļas komandas. Iemāciet bez vārdiem. Ja? Balsi, tas ir sargs viņiem. Bet medniekiem to nevajag. Medības viņiem. Ja jums nepatīk, ko kaķis dara, jūs varat skaļi uzbļaut nē. Lai viņš zina, ko nedrīkst. Bet viņš īstenībā drīkst visu. Viņam visur tur, kur viņš ir, viņam ir visur vieta. Jo viņa baceļi ir cilvēkam vērtīgi. Kā arī suņa. Nebaidieties nolaizīt suņa mēli un degunu. Tas nav obligāti jādara, bet vienreiz to var izdarīt. Lai viņš saprot, cik jūs viņu ļoti mīlat. Pakasiet, tā būs vislabākā uzslava. Sākumā ar sieru, Bet to var paņemt sieru, kurš gaļu, bet gaļu daudz nedodiet nikniem suņiem, jo viņi paliek vēl niknāki. Ja jūs neesat apmācījuši komandas, gaļu nedodiet. Kā ir ar sauso barību? Sauso barību arī vajag. Bet arī vajag citu barību, lai neveidojās alerģijas. Pamainiet kaut ko. Izmēģiniet. Pēc saviem līdzekļiem. Bet vislabākā dzīve ir laukos. Tur jūs varēsiet visu sagādāt. Gan gaļu, krējumu, sviestu. Savējo. Ne jau pilsētas
sūdu. GMO. Tas bija mans joks, mans pārbaudījums. Chemtrail, jā. Nu, tās manas zīmes. Šo remontu es pats taisīju, starp citu. Un, protams, dēlīšu depo, aplodes logiem un durvīm Lielvārds veikalā, pūmateriālu. Stikli jau, tātad ir vecie, kas aplīsušie ir nomainīti Rīgā, stiklinieku darbnīcā. Tālāk. Nav obligāti vajadzīgi pakešlogi. Optimālākais 7 centimetri barjera. Viņi vislabāko bloku no augstuma dod. Pat pakete to netur. Ja jūs labi nostrādāsiet, ļoti labi strādās. Bet, tas nav vajadzīgs panorāmas logi. Ejiet ārā panorāmā. Kam jau ir, tam ir labi. Bet tas ne visiem der. Iespējams, jūs to izjutīsiet, ka jums pēc tam paliks bail no panorāmas logiem. Jo es ielūkošos ikvienā logā. Es esmu visur, visapkārt, un es visur redzu, kur kas notiek un kurš nomet končiku, katru končiku. Es viņus lasu un salieku kopā, bet katrs atbildēs par viņiem. Maksās man par to mūžu. Tāpēc ejiet un lasiet, kad ar draugiem ejiet pastaigāties, suņiem, kaķiem, vienalga. Lasiet, nebaidieties, es jums pāri nedarīšu, bet, salasiet visu. Cigarešu papīrīšus, paciņas, plasmas pudeles, liekiet vienviet. Atradīsies kāds maisiņš vēlāk. Ja ne, paņemiet līdzi kādu katram gadījumam. Man nevajag ņemt līdzi, jo es nebaidos ielikt kabatā un aiznest līdzi kādam tuvākajam maisiņam, līdz kādai zīmei, kur ir kāds nolikts maisiņš. Pie ciempas es jau vienu veidoju. Ķīlupe vai Mars dabūs savākt, jo viņi tikai par naudu grib visu savākt, visus labumus manējos. Un vēl no cilvēkiem nokāš naudu. Tā, kas vēl? Jā, kāds varbūt grib zināt, mēs veco šiferi nodevām, samaksājām naudu, ķīlupē aizvedām. Ir šifers, kas man varbūt pašam noderēs, varbūt nodošu, samaksāšu, kad sapelnīšu naudu. Nē, man nauda visa ir, ja, bet tagad uz rokām es visu esmu investējis mūsu dzīvē līdz pēdējiem. Man dažas kapeikas tikai makā un 66 centi uz konta. Tad gaidu 20. datumā iepriekš nosauktos cilvēku pensijas. Pagaidām vairāk man nevajag. Ja vajadzēs, pateikšu. Lai jums jauks rīts un diena un vakars un rītdiena un tā tālāk. Pagaidām viss. Uz redzīgu tikšanos.